Sveiki, zēni un meitenes! Šeit Tante Liene, un man jums ir sagatavots brīnišķīgs stāstīns ar nosaukumu Mazais Mūzus. Šīs dienas atmiņas pants ir no Psalmu 32. nodaļas 7. panta. Tajā rakstīts: Tu esi mans patvērums. Šodienas stāsta vēstījums ir, ka pateicoties tam kungam, mēs viņu slavējam. Vai tu zināji, ka ap tevi ir eņģeļi, kas tevi visu laiku vēro? Eņģeļi pieskatīja arī mazo Mūzu. Dieva tauta izrēlieši ilgu laiku bija dzīvojuši Ēģiptes zemē. Faraons, Ēģiptes ķēniņš, baidījās no viņiem. Viņš uztraucās, ka šī vergu tauta varētu uzsākt karu pret ēģiptiešiem. Tā nu viņš sastādīja plānu. Vispirms viņš lika izrēliešiem ļoti smagi strādāt ar cerībām, ka tas neļaus viņiem pieaugt spēkā un vairumā. Taču jo vairāk izrēlieši strādā, jo vairāk pieauga to skaits. Visbeidzot, nežēlīgais valdnieks pavēlēja eģiptiešiem visus jaunos izrēliešu zēnus iemest upē. Viena ģimene atrada veidu, kā izglābt savu jaundzimušo zēnu. Viņi paslēpa puiku mājās. Taču, kad viņš kļuva lielāks, viņi baidījās, ka kāds zēnu atradīs. Tāpēc viņi nāca klajā ar jaunu plānu. Mazuļa māte no upes krasta savāca niedres un no tām uzpina grozu. Viņa uzmanīgi pārklāja grozu ar darbu un piķi, lai tajā neieplūst ūdens. Tad sieviete ievietoja mazo zēnu grozā un aiztaisīja tā vāku. Nesot grozu līdz upei un paslēpjot to meldros, kas auga ūdenī netālu no upes krasta, viņa lūdza Dievu. Zīdaiņa vecākā māsa Mirjama spēlējās netālu, lai pie reizes varētu pieskatīt grozu. Un Dievs sūtīja eņģeļus, kas uzraudzīja mazo zēnu, kamēr groziņš maigi šūpojās ūdenī. Pēc neilga laika faraona meita nonāca pie upes. Tur ūdenī viņa ieraudzīja grozu. Princese sūtīja vienu no savām kalponēm, lai tā atnes viņai peldošo grozu. Iedomājieties, cik pārsteigta viņa bija, kad atvērusi grozu, tajā viņa iekšā atrada mazuli. Faraona meitai bija viņa žēl, un viņa nolēma mazo zēnu paturēt, un turpat princese nosauca viņu par Mūzu. Mirjama pienāca klāt pie princeses. Vai man iet un sameklēt kādu izrēliešu sievieti, kas varētu parūpēties par bērnu tavā vietā? Viņa jautāja. Ak jā, princese atbildēja, lūdzu, izdari to. Mirjama skrēja mājās, cik ātri vien viņas kājas meiteni nesa. Viņa un viņas māte steidzās atpakaļ pie faraona meitas. Princese lūdza, lai Mūzus māte ved viņu mājās un audzina zēnu, līdz viņš pieaugs. Tad viņš dotos dzīvot pie princeses ķēniņa pilī. Mūzus bija izglābts. Tagad viņa ģimenei nebija jāuztrauc par to, ka karavīri viņu varētu iemest upē. Viņi bija ļoti pateicīgi, ka Dievs bija atbildējis uz viņu lūgšanām, viņu mazulis bija drošībā. Arī tevi Dievs sargā, kā viņš sargāja Mūzu. Tavs eņģelis visu laiku ir tev līdzās, lai tevi pasargātu. Pat ja tu nezini, ka tev draud briesmas, Dievs tevi vienmēr mīl un nekad neatstāja.